Labs diena, labs vakars, labs rīts. Labs jaunais gads visiem mūsu skatītājiem. Otrā epizode Zemes tīps. Vēl joprojām ar jums kopā būs kolēģis Reinis un es pats Dāvis. Un kāds plāns šodien? Šodien plāns elementārs. Pirmkārt ir jauns gads sācies. Jautāšu tev, vai zini, kāds gads ir sācies? Ne skaitļa ziņā, bet dzīvnieka ziņā. Čūska, jā, zaļās koka čūskas gads ir sācies. Jā, tā runā internetā, ka zaļā koka čūskas vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad mums bija atskats uz 2024. gadu Instagramā. Skatītāji bija pacentušies, sarakstījuši spilgtākos notikumus, un es domāju, tas būtu ļoti simbolisks tāds jaunā gada pirmās epizodes. Atcerēties, kas ir noticis 2024. gadā Olibet entuziastu basketbola līgas skatītājiem, kas ir bijuši spilgtākie notikumi. Bet zini kā, Reini, bija Ziemassvētki. Mums bija abiem dzimšanas dienas. Tu jau uzreiz par to gribi sakt, jā? Tiks galā, man patīk apdāvināt, un tā kā mēs nācām uz šejienu, tu teici, ka tu šausmīgi gribi bulciņas. Man kādreiz bulciņas nav. Es tā cerēju. Man ir 2 forši tev mafiniņi dzimšanas dienā un Ziemassvētku. Tikai nečauksni pie mikrofona. Es nečauksnošu, es apsvērt. Netais vaļā! Nu labi. Tur labi. Burvīgi. Muffins and more. Labi. Atroties. Man arī būs. Man priekš tevis arī ir. Skaties ar kādu burvīgu lācīti. Jā. Izņem ārā, un tad es paskaidrošu, kāpēc tev ir tāda dāvana. Svilpīte, jā. Snikerīts un svilpītais triķīts, jā, Dāvi. Tātad tev šī dāvana ir tāpēc, ka tev ļoti patīk runāties ar tiesnešiem, un lai tu varētu pēc spēlēm iet pie viņiem un parādīt, kā ir jānosvilpj konkrētas epizodes, jo es zinu, ka tu bieži vien esi neapmierināts ar lēmumiem, tad tiesneši Dāvis pats ar savējo svilpīti pēc spēlēm iespējams ciemos. Jā, vecs faktu. Kā es vēl joprojām esmu bez tehniskās, jā, tā kā striks turpinās. Jauns gads, jauna apņemšanās, nerunāt ar tiesnešiem. Jā, tā es varu teikt. Bet skatītāji, spilgtākie notikumi jums 2024. gadā. Jā, paskatāmies, kas tur bija sasūtīts. Kas tur ir? Nikijs iedeva ļoti tādu foršu faktu, ka viņš pagājušajā gadā 2 reizes kā galdiņa, kā sekretariāta darbinieks gāja un palīdzēja komandām, kuras ieradās 4 cilvēku sastāvā uz spēli. Tas ir diezgan forši piedzīvot. Man pašam tā vienreiz gadījies. Man nav bijis pie galdiņa, es neesmu sēdējis, bet es esmu gājis. Tā ir forša izpalīdzēt. Jā, tā ir forša sajūta. Jo tu nespēlē savā komandā, neviens no tevis īsti neko nesagaida. Tu vari darīt, ko tu gribi bez mazai. Tā, nākamais mums Edijs raksta. Jaunizveidotajai komandai BK Daugumale, jebšu Daugumales Dadzis, uzvaras un liels prieks pašiem spēlētājiem. Burvīgi. Jauna komanda. Līgai paplašinājums, tieši tā skaisti. Ejam tālāk. Aleksis raksta sekojošo. Viņš ir priecīgs un atskatās uz to, ka pārsteigums bija negaidītā Meha komandas uzvara 3. līgā. 23. 24. gada sezonā. Pagājušajā gadā, vai ne? Jā, pagājušajā sezonā. Šitai man arī būs kāds piebilstams, bet Mehs... Tu zini, kāpēc tā ir negaidīta? Jo es pagājušajā gadā nepasekoju fināla spēlēm līdzi. Pēc maniem ierakstiem +2 finālā pret BK iemetiens. Nezinu, kā viņi. Jo Mehs jau tagad mēs spēlēja 3. līgā. Viņi jau tur aizķērās. Varbūt neviens negaidīja, ka viņi varbūt vispār nebija favorīti. Viņi bija underdogi un... Iespējams. Apsveicam Meha komandu un redzēsim, kā jums veiksies šogad. Ejam tālāk. Ingus raksta 5. līgas ceturdaļfinālā atspēlēšanās 2 spēļu summā no -27. Tas bija pagājušās gadas Cinderellas pelnrušķītas stāsts. Jā. To. Bet mums ir zināms arī rekords, kāda ir lielākā atspēlēšanās play-offos 2 spēļu summā. -38. Un tur, ja informācija nemaldina, tad kungi atnāca 5. uz spēli un atspēlējās no -38 2 spēļu summā. Tās iekš. Novēlam kādam to pārspēt. Šajā sezonā, pirmkārt, nevajag nonākt tādos mīnusos. Sāksim ar to. Tas gan īstenībā, jo tas ir baigi pretīgi pēc tam spēlēt, atsisties. Šausmīgi daudz spiediens, jā. Šausmīgi enerģija aiziet. Jāskatās uz tablo, jārēķina visu spēli. Priekš kam labāk uzvarēt. Tagad vai nekad izlases. Labi, malcim tālāk.
Pureniņš raksta atgriešanās basketbolā pēc 3 gadu pauzes. Vai ir kādreiz tavā karjerā bijusi tik liela pauze tev pašam? Nē, es vēl jauns. Viņš man liekas jaunāks par maniem vai vienaudas, bet nav. 3 gadi tas ir šausmīgi daudz. Tā kā prieks, ka atgriezies Miks. Arī mūsu Blackstork izvazāja. Tā kā prieks tev redzēt atpakaļ laukumā. Dāvis ir ļoti priecīgs. Ejam tālāk. Edzulnieks raksta, spilgts notikums viņam bija iziešana laukumā ar leģendāro Renault Silavu. Zini, kas ir Renault Silavs? Mēs viņu pieminējām jau pagājušajā epizodē. Viņš bija viens no līderiem, saspēlnieks. Piespēlēs viņš oktobra mēnesī, varam apskatīties. Tu tev pateikšu, kurā līgā tas bija. Varbūt arī es kļūdos. Nē, tas bija Sandis Silavs. Ļoti atvainojos. Jo es skatījos, kas tas Renault Silavs ir. Pagaidām, man liekas, 3 spēles bija nospēlējis. Nezinu. Pavērosim. Ierakst komentārā, kāpēc tas Renault ir tik slavens. Ja? Jo es viņu esmu ļoti daudz dzirdējis īstenībā, bet pats personīgi nepazīstu, nezinu viņu, bet esmu dzirdējis, un tāpēc skatītāji droši ierakstiet komentārā. Varbūt pats Edzulnieks var ierakstīt komentārā, kāpēc Renault Silavs ir leģendārs. Tā, kas mums tur vēl tālāk? Visītis 6 iemeta 10 3-punktu metienus spēlē 2024. gadā. Cik tu esi iemetis lielākais trīnieku spēlē? Nav svarīgi, cik, bet man šobrīd sezonā ir 10% no trojikas. 10%? 1 no 10. Oh, wow. Man varētu būt kaut kas līdzīgs īstenībā. Tāpēc mēs esam līdzvērtīgi. Jā. Mūs var atstāt brīvus uz 3-punktu metienu līnijas. Ļoti iespējams, mēs pat neuzmetīsim, bet ja nu uzmetīsim. Nē, kā, es atkāpšos 2 metrus un to es metīšu. Jo man no sarkanās līnijas tas ir mans hotspots. Hotspots 1 no 10. Ļoti labi. Kutra un Top mums raksta, ka ir priecīgs par Kristapu Porziņu iegūto NBA čempionu titulu. Pareizi, tas taču arī bija pagājušajā gadā. Vēroja finālspēles? Kaut ko es skatījos. Kaut ko skatījos. Es neatceros, vai es viss, bet Porziņš jau arī mums ir gada sportists, ne? Ar šito panākumu. Kaut kas tāds. Vai arī viņš bija viens no kandidātiem uz gada sportistu. Jā. Zin kā, lai skatītāji nedomā, ka mēs vispār neko nezinām par basketbolu. Teiksim tā, ka mēs aizmirsām. Paskatīsimies, noskaidrosim. Bet jā, viņš atgriezās uz noslēdzošo spēli. Nospēlēja un viņi uzvarēja. Viņš pirmajā spēlē atnāca. Un pēc tam arī pēdējā spēlē viņš spēlēja. Viņam vēl bija intervija pēcspēles, kur viņš pateica, es nevarēju laist to garām. Jā, kur Pritčards vēl no centra ielika toreiz tajā spēlē. Kurā spēlē viņš neielika? Tas gan. Iedomājies, ja Pritčards spēlētu Oliveru, viņš mestu tikai no centra. Nē, bet cik viņš daudz aliņas jau būtu izdzēris? Jā. Mums ir arī metieni no centra. Tad priecāsimies, ka viņš nespēlē un Jālis var tikt citiem. Un noslēdzošais spilgtākais metiens, ko arī es ļoti spilgti atceros, spilgtākais metiens, spilgtākais notikums, sauc kā gribi, Blackstork spēlētāja Mārča Oša metiens atmuguriski no centra. Mums arī ir video, vai mēs varam video noskatīties? Jā, būs. Bet tikmēr pastāstīja, kāds ir tavs trakākais metiens, ko tu esi iemetis treniņos spēlē. Es tagad piekopu 3-6 layups. 3-6, tā kā Džamorāns, jā. Yeah. Ļoti labi. Arī procents 1 no 10, bet es atceros vienreiz treniņos, mums treneris pēc treniņa uzlika pa laukumu dažādas balvas no dažādām vietām. Jā. Un tad, kurš iemeta, tas dabūja un bija nolikta mangaļu izotonika 8-paka, to sporta ūdeņu 8-paka uz otra gala laukuma sodiņa. Un es vispār nekad dzīvē nedomāju, ka es tik tālu varu aizmest. Es vienkārši uzšāvu pa to grozu, un tā bumba iekrita iekšā. Man bija tāds, ko? Un jā, tas ir tālākais, jeb šo saucamais treniņa metiens, ko es esmu iemetis. Bet skatāmies Mārčošu video, kur mums arī viņš ir redzams. Skaisti bumbiņi no centra, atmuguriski pret dēli. Bet es šito video pāris reizes noskatījos. Un tur cik vien labi varēja sanākt, jo, pieņemsim, labi, pretinieki uzmet katastrofālu metienu. Vai būs vēlreiz kaut kad? Jo tur sākumā skaties, te Balti uzmet katastrofālu metienu. Vairāk malu izskatījās. Vienreiz gar muguriņu 3 apčakarē, un man liekas, ka viņš nemaz nedeva piespēlu Osim, bet viņš deva šitam džekam Os, vienkārši tāds, šis būs mans metiens, bam, un pret dēli. Un skatītāji lauž tribīnas.
Ja tu pats mēģinātu iemest šādu te metienu, kādu domā, no cik mēģinājumiem tev izdodos? Nevis statisku, bet kustībā. Paņem bumbu, atmuguriski palaid viņu groza virzienā. Kā Mārcis kustībā. Jā. Es teiktu 2 no 2 es ieliku. 2 no 2 ļoti labi. Šo mēs uztaisīsim. Nāks fināls spēles, mēs uztaisīsim video reportāžu no zāles, kur tu šito pamēģinās. Mierīgi, tikai Ventspils pļaus skolā tas izdarāms. Tur es varu jebko iemest, man liekas. Jā, skatītāji, ļoti, ļoti spilgti notikumi ir bijuši 2024. gadā. Vai vēl spilgtāks 25. Jums pašiem ir arī novēlējumi. Jā, tātad uz 2025. gadu ir arī novēlējumi un apņemšanās no skatītājiem. Kutra un Top novēl turpināt gūt visiem prieku no spēlēšanas un noķert kādu in-game danku. Es tev arī to novēlu. Es zinu, ka tev patīk ielikt no augšas. Kristaps M. novēl apmeklēt visus treniņus. Bet amatieri netrenējās. Ir komandas, kuras trenējās, tās ir jāuzteic. Nopietni? Jā, arī amatieru basketbolā ir komandas, kas trenējās. Kaut vai sanāk reizi nedēļā tas man ir jaunums. Kaut vai sanāk reizi nedēļā kopā uzspēlē basīt, bet ir jāapmeklē. Ir saliedēšanās. Vismaz šitos individuālos treniņus, lai trenējamies. Un Lelde apņemās aiziet uz visām Pārdaugavas buku spēlēm. Atceries, ka Pārdaugavas bukiem ir 2 komandas. Ir gan 3. līgā, gan 5. Tā kā Lelde. Būs busy, jā. Aizņemtas dienas, teiksim tā. Lelde, mēs tev novēlam izpildīt šo te. Bet, ja jau mēs esam tikuši līdz basketbolam, spēlēm, apmeklējumiem, tur mēs varētu atskatīties uz spēlēm, ko mēs ieteicām jums visiem pagājušu nedēļu, pagājušu mēnesi, pagājušu gadu. Pagājušajā epizodē runāsim vienkāršā valodā. Jā, izējām cauri, kas tur pusminūtē par rezultātiem, kas ko sadarīs. Tu pats atceries, kādas bija prognozes? Man ir pierakstītas prognozes. Jā, man neizgāja. Tātad Dāvis prognozēja, ka Gāze LV uzvarēs ASK. Dāvi, lūdzu, analīzi studijā. Nē, man izgāja gan. Tāpēc, ka Gāze LV arī vinnēja ASK. Tomēr pārsteidza? Vinnēja? Jā, klausies, 83, 62. Ja es nemaldos, plus 21. Gāze pašā sākumā jau izvirzījās vadībā, un tad tur arī to visu latiņu turēja. Bet kur ASK iekrita? 5 vīru sastāvs. Visi nospēlējuši 39,59 minūtes. Es nezinu, kur tā 1 sekundi palikusi. Bet viņus visus varbūt izraidīja no zāles pēdējā sekundē. Visiem tāds labi ir out. Bet jā. Un ja tādiem pa statistikām runājot, tad Kristaps Brēmers 16 plus 11 plus 8, kā jau es teicu, flirtējā triple-double. Jā, ļoti labi. Kas mums tev ir Kristiāns Osvalds 14 plus 14 un Gāzē kā tādai 19 bumbas ofensīvu. Uzbrukuma bumbas, tā kā tas arī ļoti labs rādītājs. 20 papildus metienu izkārtojas sev. Kas mums tur pretī ASK? Miks Leitāns 11 plus 9 plus 10, arī triple-double. Tavs teiktais Olibet līgas, nevis Maikls Jordans, bet Magic Johnsons un Kristaps Salmeņš. Neiemet baigi daudz 3-punktniekus, bet 18 bumbas savāds, tam arī pievienoja 19 punktus. Es te teicu, ka Gāze ar uzvaru var kļūt par pirmo vietu. Izaicinājumu kausā, vai ne? Jā. Bet viņi pirms tam zaudēja Rektopusam. Un tagad Rektopus līdz ar šo viss ir varbūt nenostabilizējušies, bet pietuvušies. Nonākuši cik pirmajā vietā izaicinājumu kausā. Kā arī pazaudēja pirmās vietas pozīciju, ar šo zaudējumu. Viņi, man liekas, jau ir 3. noslīdējuši, vai ne? Wow. Bet tur tas blīvs trīnieks. Būs interesanti pavērot, kā izaicinājumu kauss attīstīsies tālāk. Mana prognoze. Anzāģis komanda sīvā spēlē uzvarēs Alsviķus. Teiksim tā, no šīs prognozes pareiza bija Anzāģis uzvara, un tas, ka sīva spēle bija tikai pirmajā puslaikā. Respektīvi, pēc pirmā puslaika bija +1 Anzāģei, pēc kā sekoja krietni spēcīgākas 3. un 4. ceturdaļa, attiecīgi 31-16 un 24-14. Līdz ar to Anzāģi parādīja savu dominanci 2. puslaikā un 34 punktus guva Viesturs Kohs, 11-11 soda metienos.
Ļoti apsveicami. Nezinu, kā tas ir. Un 5 cilvēkiem no Anzāģes komandas bija virs 10 punktiem, plus Kristapam Pugučam vēl bija 9 punkti. Tā kā varētu teikt, bez mazliet 6 cilvēku guva 2 ciparu skaitli, savukārt Alsviķiem 21 punkts Artūram Lūsim un 19 punkti Laurim Bērziņam. Atceries, pieminēju, ka šī spēle būs spraigi, ja abas komandas ieradīsies pilnos sastāvos. Ļaušos teikt, ka abām komandām bija iztrūkumi. Gan Alsviķiem bija iztrūkums, gan arī Anzāģei. Bija pāris iztrūkumu, līdz ar to spēle tāpat notika. Puslīdz samērīgos sastāvos. Jā. Bet, Anzāģi parādīja, uz ko viņi ir spējīgi. Kā jau es minēju iepriekšējā epizodē, ļoti spēcīga komanda. Un paskatoties uz statistiku, atlikušajās bumbās Anzāģi pa 21 bumbu uzvarēja. Metienu procents 47,5 pret 39,5. Tas tāds puslīdz normāls. Un līdz ar to bilances uz doto brīdi Anzāģē ir 8-0, Alsviķiem 2-6. Kā gāja tavai otrai spēlē? Kā gāja Snupijam? Hei. Pret ko viņi spēlēja? Mums bija tas Open radošais centrs. Jā, pastāst skatītājiem. Fināls, 5. līgas fināls, tas 4. līgas regulārā spēle. Es teikšu tā, lai gan rezultāts par to baigi neliecina, bet bija laba spēle. Bija tiešām laba spēle, viss cieņa Openam. 93-74 Snupijs izrāva vadību, uzvaru. Plus 19 jau nav īsti izraušana. Nē, skaties, bija tā, ka pirmais puslaiks arī bija ļoti sīvs. Varbūt mums tur bija vairāk vai mazāk plusiņš, bet trešo ceturdaļu mēs atkal nomētājām šausmīgi un tur arī aizgāja tā vadība. Tas pats mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 džeki, kas virs 10 punktiem. Tā kā tas jau ir 60 kā minimums. Tas ļoti palīdz. Un pretī Deinsberģis ļoti monstruāli nospēlēja 22 punkti, 17 rebji. Un Gertners, atceries? Gariņais 16 bumbām. Atceros, labais papildinājums. Mēs viņu atstājām uz 7 bumbām tikai. Wow. Viņam pirmajā puslaikā jau bija 4 piezīmes, un viņš tur ļoti maz spēlēja. Wow. Pārdankoja gandrīz mūsu Zernevicam. Tā, kad... Gandrīz neiedankoja. Pārdankoja. Mans skatpunkts pārdankoja. Apsveicam. Bet Dāvis joprojām atcerās. Jā, tad baigi. Ne no kurienes un ļoti skaisti un spēcīgi. Nebija tava pagājušā gada spilgtākais basketbola moments? Ne, taču. Tik labs ar tas dangas nebija. Labi. Un tev pēdējā, lai līst. Lai līst, jā. Let it rain pret lai līst. Prognozes mēs neizteicām uz savām spēlēm. Tas normāli. Ļaušos es nedaudz pakomentēšu. Esmu sagatavojies. Tātad būtiski ir pieminēt, ka lai līst ieradās 7 cilvēku sastāvā. Nedaudz vēlāk sapratīsiet, kādēļ tas ir būtiski. Es šo spēli noteikti pielīdzinātu tādiem kārtīgiem amerikāņu kalniņiem. Jo pirmo ceturdaļu Let it rain uzvarēja 32-19. Tad jau plus 13. Jā. Otrajā ceturdaļā lai līst saprata, ka ir jāsāk spēlēt. Un uzvarēja otro ceturdaļu 31-17. Plus 2 lai līst. Okay. Jā, plus 1. Vai plus 2. Jā, plus 2. Puslaikā bija 51-49. Trešā ceturdaļa latviskotēja versijai lai līst pagalam švaka. 23-10. Vismaz 10 punktus dabūjāt. Vismaz nepalika zem 10, jā. Savukārt 4. ceturdaļā sākās atspēlēšanās, kuru pārtrauca manis pieminētā ierašanās 7 cilvēku sastāvā. Zini, kāpēc? Jo 3 izfaulojās. 3 dabūja 5 piezīmes un spēle nācās noslēgt 4 cilvēku sastāvā. Līdz ar to beigās kapitulācija ar rezultātu 86-80. Varēja piedāvāt tam tur galdiņdžekam, kas jau 2 reizes. Es pats nebiju. bet jā, noteikti šādās situācijās nākamreiz zināšu, jāņem galdiņš palīgā. Jau pirms spēles. Jau pateikt, ka ir risks. Jā, tiesneši varbūt piesvilpst, tā kā uzvelc formu un gatavojies. Bet statistikā Let it rain, Klavs Segliņš 26 punkti. Ļoti labs sniegums. Savukārt, lai līdz bija 2 galvenie punktu vīri, kuri vienīgie 2 virs 10 punktiem. Kristaps Druva 35 punkti un Armands Jakušenoks 25 punkti. Tur 35 iecep. Jā, bet kā jau šo komandu nosaukumi Let it rain un lai līst uztaisīja kārtīgu metienu lietu. Diemžēl ne tik ļoti precīzi, bet abas komandas kopā izmeta 166 metienus.
Tātad metienu statistika. Let it rain 72 metieni, lai līsta 93 metieni. Tas ir 4 metieni minūtē. 166 metieni no spēles 40 minūtēs ir vairāk kā 4 metieni minūtē. Bez papildu laika šādu statistiku dabūt, nav viegli. Pamēģini pats nākamais spēlē. 4 metieni plus PVN. Plus PVN vēl, jā. Un jā, tā kā tā ja mums man atmiņa gāja. neviļ, mums jaunatnes līgā mēs bijām izmetuši kaut kāds 96 metienus vienā spēlē. Man likās, daudz. Daudz angļu valodu šodien, es ļoti atvainojos. Mēs runāsim latviski, jā. Bet man patīk, ka tu pats tā kā uzreiz pārtulko. Ja tev pats sanāk pateikt. Man arī, mēs arī, apspriedāmies ar tuvākiem, tālākiem cilvēkiem, ko epizodē vajadzētu uzlabot, un man šausmīgi teica, ka nezinu, kāpēc ventiņa akcents lecot ārā. Ļoti. Nenormāli. Ļoti. Jo ikdienā man vairs nav tik ļoti, bet te man īpaši. Kā saka, tu vari aizdzīt puiku no Ventspils, bet tu neaizdzīsi Ventspilu no puika. Respekt. Ventiši. Bet jā, es domāju, Reina, pietiek par statistikām un basketboliem. Pie tā mēs atgriezīsimies. Jā, tur mēs vēl būsim. Ieteiksim nākamās spēles. Bet es tev piedāvāju tā kā jaunā gada epizode, Ziemassvētku epizode, tādas svētku noskaņās, vai ne? Mums arī džemperīši, redzēt, skaisti Ziemassvētku rūķīši, piparkūks, kas tev tur ir. Briedīši, buciņi, tev tur rakstiņi kaut kādi skaisti. Skatītāji priekš jums. Bet es piedāvāju tā kā uztaisīt entuziastu līgas dāvanas, žagarus un novēlējumus. Dāvanas, žagari un novēlējums. Respektīvi, pieņemsim, mana dāvana labi entuziastu līgai ir, lai visām komandām parādās tāda fanu bāze, kā tas ir Blackstorkam, Virgin Cityam un citām komandām. Jo baigi labu atmosfēru iedod atmosfēra. Jā, tieši tā. Baigi labo sajūtu iedod, ka tev ir pilns tribīns, un tas nekas, ka viņi ir pret tevīm, un tev bļauj virsū un traucē tev, bet vienkārši tas, ka tev nav klusumā. Tu sajūti to enerģiju. Ir un šausmīgi pozitīvu. Es nezinu, kam vēl ir bez Blackstork, Virgin City, kam vēl ir tādas labas bāzes. Nāk tev kaut kas prātā? Ja godīgi nenāk uzreiz momentā. Bet esmu pats pirms ierodos uz savām spēlēm. Nereti gadās tā, ka skatītāji ir mazā skaitā, bet viņi ir ļoti skaļi. Arī fakts. Atbalsta. Tur ar pudelēm sit pa margām un atbalsta. Jēbals, jā. Y-bals. Latviski jeb Y, kā mēs tulkojot. Open ražošanas centram arī, man liekas, bija cilvēks, viņš ar tauru. Es atceros pagājuši gadu finālos, ka bija viens atnācis ar koferu, kur iekšā bija tāds ritīgā taura, kur motori gāja. Tā nebija tā griežamā, tā sirēna? Jā. Tādā arī pilnvērš par pieskandināja. Ļoti labi. Mana dāvana, teiksim tā, laikam tad būtu, ļauj man padomāt, ja godīgi, šitā te nolika mani negatavu. Tava dāvana bija, lai skatītāji taisa atmosfēru, pareizi atceros? Atmosfēru. Fanu bāzīti, lai ir kam spēlēt. Fanu bāzīti. Mana dāvana laikam būtu, ko es vēlētos uzdāvināt visai Olibet entuziastu basketbola līgai, ir veselība. Okay. Lai nav nevajadzīgu traumu, nepieciešamu, teiksim tā, lai nav nepieciešamība izlaist spēles dēļ veselības problēmām. Protams, ja sanāk citi iemesli, saprotams, bet veselību. Es vēlos dāvināt jums visiem veselību. Okay. Žagariņu laiks. Žagariņu. Kam tu dos savu žagarus? Tā, te jau šitā tēma šodien vairākas reizes, tāpēc man liekas, ka man žagariņi pa tēmu. Man žagars ir tiem cilvēkiem, tiem spēlētājiem, kas ieraksta čatā, jā, es būšu uz spēli, un tad nezinām ballīšu dēļ, nezinām iemeslu dēļ, līdz tai spēlē viņi netiek. Respektīvi atstāja savu komandu vai 5-ratā spēlēt, vai vispār mazākumā. 4-ratā, jā, un tad kad jāņem no galdiņa. Halo, free agent tirgus. No citām līgām jāņem papildus spēki. Tur jau tā lieta, un tā nav nevienu reizi bijis gan man. Lai vai kā, bet... Lai vai cik forši balli bijusi iepriekšējā vakarā, es aizēju uz to spēli. Varbūt tas ir bijis pret noteikumiem, bet jā. Rekur arī, piemēram, ASK tikko pa 5 nospēlēja. Jums tur foul troubles.
Instagram komentāros, ka divreiz palīdzējis. Nu, vienkārši ir jānāk uz tām spēlēm, lai vai kā. Nevar atstāt savējos novārtā. Un vēl papildinot arī tavu, tu minēji par tiem, kur ieraksti, ka būs un neatnāk. Vēl arī par tiem, kuri vispār neatsaucās. Jā. Jo, ja komandas čatā ir 20 cilvēki, man ir bijusi pieredze, tiek ielikt aptauja, kurš būs uz spēli, 7 atsaucās, ieliek, ka būs, 2 ieliek, ka nebūs, ko pārējie 11 dara. Izlasa un domā. Es kaut ko skatījos, gāju cauri visādiem statistikām, komandu profiliem un tiripiri. Un es skatījos, kā Mežparkam viņiem bija kaut kādi 20 ar kapējām pieteikumā. Bet, reāli tur 5-6 spēlētāji nemaz nav laukumam pieskārušies šī sezonā. Tā kā tas arī tāds. Respektīvi, nākam uz spēlēm. Jā, tas ir tavi žagariņi. Es vēlos savus žagariņus iedot tiem cilvēkiem, kuri spēles laikā vairāk komunicē ar tiesnesi nekā ar savu komandu. Man dāvana jāvēl kā ar atkal. Nē. Tas ir vienkārši tādi draudzīgie žagariņi. Jā. Atceramies, ka mums ir komandas biedri un, kā saka, ja tiesnesis pieņem to savu lēmumu, video atkārtojums mums nav. Regulārajā sezonā, playoffos varbūt tiek ieviests. Regulārajā sezonā video atkārtojums nav. Tāpat tas tiesnesis savu lēmumu nemainīs. Labāk aiziet parunāties ar saviem komandas biedriem, ko darām nākamajā uzbrukumā vai aizsardzībā, nekā iet runāties ar tiesnesi. Un ļoti iespējams, viņš pēc tam tev svilps vēl vairāk, tikai tāpēc, ka tu tur viņam kaut ko pārmeti un mācīji viņu tiesāt. Arī šitā ten var, tā kā Patriks Beverlijs, paņem no kameru, no skatītājiem. Bams tehniskā. Ja mūsu fotogrāfija safučējies, tad moški var tur kaut kādu argumentāciju uztaisīt. Novēlējums. Es ķeršos tad uzreiz klāt novēlējumam un novēlēšu jums visiem to, lai 2025. gadā mēs spēlētu vēl vairāk un smietos vēl labāk. Var arī mainīt otrādāk. Lietas, kā gribi spēlēt vēl labāk un smietos vēl vairāk. Lietas arī tā. Tā kā šis novēlējums dara abos veidos. Jo vairāk ir tikpat, cik vairāk. Jā, tieši tā. Jo vairāk ir vairāk. Un kāds ir tavs novēlējums? 2025. gadam visiem Olibet entuziastu basketbola līgas spēlētājiem, skatītājiem, atbalstītājiem un pārējiem iesaistītājiem. Man te tāds bišķīt analītiskāks prāts atkal ieslēdzās. Jo man likās, pagājuši gadu, kas notika finālos, mazajos finālos. Baigi daudz bija, neteikšu, ka pārbrauc pāri, bet ļoti daudz spēles bija. Ar lielu starpību. Nebija baigi daudz sīvās spēles. Un tad es vakar pa ceļam un braucot uz Rīgu, vēru vaļā mājaslapu un taisīju analīzi. Cik tam mums bija, pat es pēdējos 2 gadus skatījos. Un kopā no 28 spēlēm, tas ir pagājušais gads un aizpagājušais gads. Tas tieši fināls spēles visās līgās. Jā, fināls un trešās vietas spēles. 10 spēles bija tikai, kas bija 10 punktu starpība vai mazāk. Respektīvi 35% no šitām visām spēlēm. Pārējās bija ar lielāku starpību kā 10. Tādas 6 spēles bija 10 līdz 15. Tas vēl arī ok. Tur vēl var gadīties. Tur būtu jāpavēro spēles gaiti, jo varbūt bija sīvais, beigās tur kaut kādi sodiņi, kaut kādi atrāviens vai kas. Un tas vēl arī tīri ok. Un tad 11 spēles bija, kur jau bija vairāk kā 15 punktu starpība, un tur jau aiziet reku 29, 26, 31. Ja brauc pāri, tad pārbrauc kārtīgi pāri. Kā saka, ja grib to zelta medaļu, tad paņem viņu kārtīgi. Un jā, teorētiski nav nemaz tik slikts tas procents. Nav tik slikts tas procents, bet es domāju, ka mēs visi gribētu tāds ļoti fināliņš, ne? Protams. Lai pēc tam var iet uzvaras metieni, papildu laiki. Ir bijis kāds papildu laiks. Kas apsardzē notika pagājušajā gadā? Apsardze pagājušajā gadā. Pa bronzu spēlēja, aizpagājušajā gadā arī pa bronzu spēlēja. Pagājušajā gadā bija fināls. Pareizi, jā. 4 punktu starpība. Meham bija +2. Pagājušajā gadā tur nebija uzvarējis. Jā, tur bija 2 sekundes līdz spēles beigām. Tie tā kā varbūt fināli, arī tur bija tas negaidītais. Tas laikam ir tāds, kad lai tā basīts tāds. Mahtens. Dāvis jums novēl spēlēt daudz sīvākas spēles. Ja jūs esiet stipri, tad nebrauciet pārējiem. Uztaisiet intrigu. Atļaujiet iemest brīvus metienus. Tas ir tavs novēlējums fināliem, jā? Apmēram. Ļoti labi. Kas tev tālāk padomā? Ir jaunā gada epizode. Dāvanas ir izdalītas, novēlējumi ir pateikti. Uz aizvadīto gadu mēs esam atskatījušies.
prognozes esam paskatījuši. Vēl varam ieteikt. Nākamās nedēļas spēlītes. Mēs varētu, pirms iesakām nākamās nedēļas spēles, mēs varētu paskatīties, kāda mums ir statistika ar Instagram. Atceries? Mēs runājām, ka mēs noskaidrosim, cik komandām ir profili Instagramā. Jo mēs runājam par to aktualitāti sociālajiem tīkliem. Pareizi, man taču priekš tevim vajag kaut kas jā, tev arī bija uzdevums vispār. Tu jau gribi skriet pa priekšu. Labi, ka mēs te tādi divi esam nosvērti kungi, vai ne? Tātad Instagrams. Mums bija 120 plus komandas, man liekas. Ja 120 akurāti. 120 akurāti komandas, un no 120 komandām 35 komandām ir Instagram profili. Ļoti iespējams, ka kādam varbūt ir Facebook, nav Instagrams, bet tīri Instagram platformā ir 35 komandas. Tas ir ļoti, ļoti apsveicami. Ir forši. No tām... Galvenais, lai arī labs tas nevis labs, bet regulārs tas kontents. Jā, tieši runājot par kontentu. Atkal tur saviem anglicismiem. Saturu. Runājot par saturu, tad šajā sezonā 7 no 35 komandām vēl nav neko publicējušas. Varbūt vēl ziemas miedziņu guļ vai ko, bet redzēsim, vai atdzīvosies. Varbūt arī nespēlē šo sezonu. Jāpaskatās dziļāk. Bet vai tu vari uzminēt, kura līga ir dominējošā ar visvairāk aktīvajiem Instagram kontiem? Tātad tev ir 7 no kā izvēlēties. Ja man būtu jāmin, es teiktu, ka 4. Bet tā kā es jau aizkadrā dzirdēju, tad pasaka lūdzu pareizo atbildi. Tavs minējums nav pareizs, diemžēl. Balvu tu neiegūsti. 5. līga ir dominējošā līga Instagram platformā ar 12 Instagram profiliem. Cik tu teici kopā? 35. Trešā daļa ir no 5. līgas vien. Pat bija šī vairāk, kā 3. daļa, tur 34%, ja kaut ko sanāk. Labi, mēs te neesam baigie matemātiķi, mēs esam basketbolu divādi eksperti, kuri paši reizēm uzspēlē. Bet mums bija arī komentāri zem iepriekšējās, zem pirmās epizodes. Īstenībā es dzirdēju diezgan labas atsauksmes, kas arī iepriecina šo turpināt veidot un censties priekš jums. Tā kā paldies jums par labajiem vārdiem. Es esmu pasūtījis jaunu šito tablo mums. Šito ekrāni lielāks izmērs, jo pagājuši gadu... Tātad būs jaunumi skatītāji. Jā, pagājuši gadu neredzēja labu cipars, un tad es esmu iegādājies un gaidu, ka atnāks no... Jaunā gada pārsteiguma. Dāvis jau sāk vēl turpina dāvans. Skatītāji būs jauns tablo, ja? Uz nākamajām epizodēm mēs arī uztaisīsim vairāk visādus informatīvos materiālus šeit, ko palaist jums parādīt. Jau. Un par tiem komentāriem labajiem mums arī YouTube, platformā YouTube, zem mūsu epizodes. Uzreiz ķeramies pie Vītola komentāru par 50 rebīšiem. Arč, kā? Kur? Arturs Vītols iekomentēja zem mūsu pirmās epizodes. Negribu lielīties, bet man Ogres čempijs savā laikā vienā spēlē bija 50 rebi. Tu spēlēji pret ko? Kam tu viņus atņēmi? Kam? 50 rebi dažām komandām pa visu spēli nav komandai kopā tik daudz. Cik Viltam Chamberlainam? 55 rekords? Laikam, jā. Sūt CV uz NBA. Bet padomā, kam ir jānotiek, lai dabūtu 50 rebus? Ir 2 varianti. Vai pretinieki visu laiku met garām un tu lasi atlikušās aizsardzībā visas, vai arī tavējie met garām un tu lasi ofensīvās bumbas, vai arī tu pats stāvi zem groza un met pa stīpu un lasi bumbas. 3 varianti. Tas sadalījums jāsaprot, cik bija uzbrukumā, cik bija aizsardzībā. Plus, mans minējums varētu būt, ka tas ir bijis pret kādu jaunatnes komandu. Jo Arčo tomēr tāds, Arčo ir diezgan spēcīgs vīrs. Neteikšu, nebūtu pieklājīgi, bet... Spēcīgs vīrietis. Bet Arčo, ja tu šito skaties, tad zini, ko tu varētu lūdzu izdarīt? Tu varētu mums atsūtīt tās spēles protokolu, lai mēs varam pavērot, jo Dāvim ļoti patīk atliekušo bumbu statistika. Viņš kaifo par viņu un ieraugot tavu komentāru, viņam bija tāds, kā? Es arī gribu to zināt, kā viņš to izdarīja un protams, viņš grib arī pats to izdarīt kādreiz. Tāpēc, ja tu vari atsūt, lūdzu, mums protokolu. Bet mēs runājām toreiz par spēlētājiem, kuri ir spēlējuši jau pašā pirmajā sezonā un spēlē vēl joprojām aktīvi. Jā, bija tāds. Viens kungs atsaucās YouTube komentārā, un tas kungs ir Salvis Kušķis, kurš raksta, es spēlēju pašā pirmajā sezonā un šobrīd vēl turpinu to darīt. Go, lai līst. Jā, tas ir mans komandas vietas šo sezonu, bet Salvis ir spēlējis pirmajā sezonā. Viņš gan pāris sezonas pa vidam ir izlaidis. Nav tā, ka viņš spēlē pilnīgi katrā, bet joprojām spēlē. Un jāsaka,
meistarība nav pazudusi. Nav, jā. Solis ļoti labi gan iemest varu, gan no tālienes, gan pustālo, gan pats pāriet pāri. Viņš jau garais vispār spēlē. Es kāds 2 spēles man pārklājās. Ļoti spēcīgs. Playlist karjerā. Bet, viņš neesot vienīgais, mēs jau arī aizskatru aprunājām. Kad 6-7 cilvēki kā minimums ir, kas... Tas ir tā uz ātro, ka mēs ievācām informāciju, tad tas tā uz ātro, bet noteikti gan jau atsauksies vēl kāds. Tā kā, ja tu arī esi spēlējis pirmajā sezonā, spēlē šo sezonu, un varbūt vispār spēlē katrā sezonā, tad lūdzu ieraksti komentārā. Noteikti tevi pieminēsim, un kas zina, varbūt arī paaicināsim šeit mums blakus tos kā saka, ilggadīgos veterānus, kuri ir piedzīvojuši tik daudz, ka mēs pat iedomāties nevaram. Lebrons James, 40 gadus tikko nosvinēja, joprojām spēlē. Fascinējoši. Vēl 5-7 uzspēlēšu. Jā, kā viņš ja viņam patiks vēl basīts. Tas tā normāli. Neku Salvis arī, es domāju, vēl 5-7 sezonas vēl īzi uzraus. Bet jā, un, protams, arī citi komentāri, kas saka malači un lai izdodās. Tā kā paldies jums par labajiem vārdiem. Mēs tikai priecājamies, novērtējam, un tas dod mums papildus motivāciju censties un šo visu darīt. Man ir parāds jāatstrādā. Tev ir parāds jāatstrādā. Skatītāji, atcerieties iepriekšējā epizodē, es nosaucu komandu skaitu ar nelielu koriģēšanu, bet Dāvim bija uzdevums, man liekas, tu pats uzprasījies. Jā, man šitas Dāvis pats uzprasījās pateikt, cik spēlētāji un spēlētājas ir kopā. Īstenībā diezgan viegli bija šo informāciju dabūt. Ko tu sareizināji 120 un 12? Nē, tur jau pārklājās. Tur bija taktiskāk jāpieiet. Es iegāju mājaslapā, uzspiedu uz spēlētājiem, un es jau biju izdomājis, ka es izskaitīšu, cik spēlētāji vienā lapspusē un pareizinošā lapspusē. Okay. Bet tur bija tāda schēma, kad viņi visi vienkārši vienā lielā. Tā es vienkārši copy-paste Excelītī. Man vēl katrs vārds, uzvārds, datums, dzimšanas, viss katrs savā šūnā. Man ir tāda informācija. Tā tad labi, Reini, pirmais jautājums. Redzi, ko var internetā kādu informāciju ievākt. Cik spēlētāji tad ir, Olibet, entuziasti basketbola līgā? Tu man lietas minēt tagad, tā. Plus mīnus. Zini kā, daram tā, es pirmais šaušu kaut kādu ciparu, tad tu saki, ir pareizi vai nepareizi. Nu, protams, ka būs nepareizi. Protams, ka būs nepareizi. Un tad tu iedod man kaut kādu skaitlu un vairāk vai mazāk, un tad es minēšu vēl vienreiz. Labi? Tātad, 120 komandas, zinot, ka komandu sastāvos pāris komandās ir 26 spēlētāji, bet dažās komandās arī atkārtojas. Es teikšu 1873. Tu no kurienes šito ciparu izvilki? Es tikko izdomāju tādu. 1877. Ko? Dievs, nopietni! Par 4 nokļūdies. Es tam bišķi apšokējies. Es godu vārds, domāju, virs 2000 nevarētu būt. Un es vienkārši sāku saukt, un es tāds 1800, un man bija ko likt tālāk. Man bija tāds 70, un kurš skaitlis vēl nebija, lai neatkārtos, un 3. 1877 spēlētāji. Un tas ir nedaudz goda vārds, skatītāji. Es goda vārds nebiju šo informāciju nekur dzirdējis. Es vienkārši minēju. Un tas ir nedaudz vairāk spēlētāji, cik iedzīvotāji Dagdā un Jaunjelgavā. Kopā vai katrā? Katrā. Dagdā bija kaut kā 1700 un Jaunjelgava bija virs 1000. To man ChatGPT. Mūsdienu labākais draugs. Un tā es sāku domāt. Tad mēs varam uztaisīt pašu savu ciemu, pašu savu pilsētu. Jā, protams. Jā, protams. Un tad es domāju, ko es tev vienu jautājumu uzdošu, ne? Būs vēl. Jā, bet man labi sanāk pagaidām, man patīk. Kurā mēnesī ir dzimuši visvairāk spēlētāji? Pareizi, tev tā ir Excelis ar tādu datu apjomu. Mums abiem dzimšanas dienas ir decembrī. Es šaušu uz decembrī. Decembris ierundējās 8. vietā. 8. vietā, 140. Wow. Tad mēs esam, var teikt, viena no retākajiem, ja? Jā, tur tas vidiņš tāds diezgan blīvs, bet maijā 184 spēlētāji mums ir maijā dzimuši. Labi, un pagaidi, nesaki, es uzminēšu, kurā vismazāk. Es teikšu, ka vismazāk ir februārī. Tāpēc, ka dienas mazāk? Jā, nē. 10. mēnesī, kas sanāk ir... Oktobris, jā. Vismazāk ir oktobrī. Ļoti labi. Tā, vēl 2 jautājumiņas. Labi, vēl 2 jautājumiņas. Man patīk ļoti. Pēc vecumiem, kurš ir pārstāvētākais vecums Olibetā? Man tev jāpasaka precīzi. Pasaka vienu ciparu. Vienu ciparu? Jā.
29. 29, trešais. Apmeklētākais vecums. Jaunāks vai vecāks? Bišķi jaunāks. Tad 28. 27. Gribēju teikt, 127 spēlētāji 127 gadiem. 24 ir gadi 119 spēlētājiem. Un jā. Un tad... No. Labi, es tev tagad pateikšu tā. Es skatījos, ka bija aptuveni 30 spēlētāji, kas vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Jaunieši. Tur liels jaunieši, prieks. Jā, mums ir jaunieši. 30 tādi mums ir. Man liekas, ka jā, jo tur dāmas gan bija, gan un tad tu man tagad jautās, cik cilvēkiem ir pāri 40? Nē, kā tev liekas, cik ir vecākais spēlētājs? Vecākais spēlētājs. Cik gadus ir pieredzējušākais? Jā. Cik gadi ir pieredzējušākajiem spēlētājiem Olibet entuziastu basketbola līgās? Man gribētos teikt, ka tas ir robežās no 40 līdz 50, bet man patīk būt ambiciozam un man patīk priecāties par cilvēkiem, kuri aktīvi sporto. Es teikšu 54. 54 gadi nav nevienam, bet mums ir viens 59-gadīgais. Wow, vēl 59. Viens 56-gadīgais, un tad jā, tur aiziet 50. Kurā komandā 52. spēlē 59-gadīgais? Mežparkā. Kurā līgā? Tā, man liekas, ir 5. Jā, 5. līga. 5. līga. Komandā Mežparks 59 gadu vecumā. Jā, tā kā mums vēl ir kur augt. Viņam pieredzes ir vairāk nekā mums abiem kopā. Tu to apzinies? Tā kā gads saskaitot kopā. Skaiti, ko tu gribi kopā. Viņam pieredzes ir vairāk nekā mums kopā. Bet, jā. Apsveicami. Tikai un vienīgi apsveicami. Vai tev ir arī varbūt vārds šim cilvēkam? Mēs viņam varētu nodot šautautiņu. Iepšu sveicienu latviski. Viņam Jānis Pormalis. Jāni, visu cieņu. Turpini tādā garā. 50. Tādā pieredzē, maukt vēl basīt. 59 gadu vecumā, bet nevelti ir tās teiciens, tu esi tik jauns, cik jauns tu jūties galvā. Tur jau tāda, tur aiziet viss tas, kā tu dari bielietis. Jā, un ja tu regulāri sporto rūpējies par savu ķermeni, kāpēc gan nē, Ļoti labs piemērs. Mūsu pieminētais LeBron James, 40 gadi. Es, man liekas, neskatījos viņam baigi statistika, bet nav arī tā, ka viņš tur droši 3-5 minūtes un viņš tur ir līderis komandā. Paskatīsimies. Tīri tā, sev. Bet Jāni, visu cieņu. Mēs tiešām novērtējam, respektējam, lepojamies un pārējie. Ņemiet piemēru no Jāņa. Sportojiet, spēlējiet. Basketbols ir forša spēle. Un, kā saka, ja tu reiz sāc, tad basketbols ar tevi ir visu dzīvi. Tas gan. Vai tev ir vēl kāds jautājums? Man iepatikās. Nav. Es uz nākamo reizi izdomāšu kaut kādu jautājumu. Labi, tad runājot par to. Runājot par to basketbolu un par tām spēlēm. Iesakām nākamās? Es domāju, ka iesakām. Man ir tādi labi mači, bet sāc tu. Un arī prognozītas, jā, arī, protams, atceramies. Labi. Ceru, ka nepaņēma atkal Snoopiju. Jo mēs apsolījām skatītājiem, ka mēs nereklamēsim vairāk savas spēles. Tas bija tāds gadījums, kad bija finālu revanšs un labi. Dāvim ir Snoopijs atkal pierakstīts. Es lasīšu pēc savu scenāriju. Jā. Tā kā man neļauj runāt vairs par savām spēlēm. Runā. Tad nestāstīšu jums par BK Snoopijas spēli pret Virgin City. Jā. Kas notiks sestdienā, 11. janvārī Sporta centrā Mežparks 16:30, jo tur tikai sacentīsies pagājušā gada 5. līgas čempioni un pagājušā gada 4. līgas čempioni. Un tad nolēma nerunāt par šo spēli. Bet mēs nerunājam par šo spēli. Mēs nestāstam, bet atceramies visi, kur nav jāiet, kur nevajag iet skatīties. Nē, ko es neiesaku? Ko Dāvis neiesaka? Jā, pasaka vēlreiz, ko tur neieteicis Snoopijs pret Virgin City, kad bija? Bet es domāju, jāiedod savus ētera laiks arī dāmām beidzot ir, tāpēc mana spēle būs no sieviešu līgas, kas norisināsies 18. janvārī, agrais 10:30 Mežparkā. Un tur spēlēs... Jā, un tur spēlēs pazudušās spēles, kurām šobrīd bilants ir 7-0 pret Alfreda Kraukļa VF, kurām bilants ir 3-4. Ok. Underdogu spēle. Zin kā, vienmēr interesanti, kad var iedot to pirmo zaudējumu. Jā, tas arī sagādā milzīgu prieku. Kas mums tur spēlēs? Tur būs Grabe no pazudušajām pērlēm, kas jau 2. mēnesi pēc kārtas ir gan MVP, gan atlēkušo bumbu līderu sieviešu līgā. Arī Kitija Štolts tur vidēji ar 14+8 bumbām. Un izskatās, ka pērlēm tās arī 2 galvenās vilcējas, un tad pārējās vienkārši ļoti labi dara savu laukumu darbu laukumā.
un palīdz krātās uzvaras. Toties Kraukļu VF komanda pretī liek pieteikumā 26 spēlētājiem. Wow, ir no kā izvēlēties. Cerēsim, ka neieradīsies 5 spēlētāju sastāvā. Es domāju, ka gan jau, kad atradīs to labāko 12, ko likt pretī, un tad jāskatās, vai jaunība un deksme spēs aizķerties pret pieredzi un MVP. Pieredzi un labāko spēlētāju līgu. Jā, kaut kā tā. Labi, izsaka savu prognozīt, jo mums arī būs jāatgriežas pie šī pēc tam. Nevis vienkārši atskatīties, bet arī redzēt, kā tev veicās. Pagaidām tu esi 1-1. Neatskatāmies uz Snoopiju spēli, jo tur mēs nelikām prognozes, bet Gāzi tu prognozēji pareizi. Man, diemžēl, prognoze. Es tādu drošu uz 1,2 uzlikšu Pērlēm 8-0 būs pēc šīs spēles. Pērlēm būs uzvara, ja tu saki. Bet viņam arī, man liekas, pirms tam bija kaut kāda vēl viena spēle. Tā kā, uz doto brīdi viņam tabulā ir 7-0. Jā, tā kā skatīsimies, kā veiksies. Ok, labi. Tā bija tava vienīgā spēle, ja? Un vēl tā spēle, ko es neiesaku. Skaidrs, sapratu. Tad atceramies, tev pagaidām ir 1-1 tavās prognozēs. Tu saki, ka būs drošā. Varbūt vari pateikt aptuveno pārsvaru Pērlēm. Virs 10 punktiem pārsvars aizem. Tādu ietev. Lai interesantāk. Citādāk uzliek uz drošo 1-0-1. 16 punktu pārsvars. Plus 16 pazudušajām Pērlēm. Labi. Tā, Reinis piedāvā 3. līgas spēli starp Pārdaugavas Bukiem. Uz to spēlies arī, kā mums sauc to lēdiju. Lelde, jā, Lelde ies. Noteikti viņa iet uz visām Pārdaugavas Buku spēlēm. Pret Sparta Logistics. 12. janvāris, tā ir svētdiena, 19:30 depo zālē. Tātad svētdienas pievakarē var forši neskatīties televīzijas raidījumus, kas iet TV3 un pārējiem, bet iet skatīties basketbolu. Kāpēc es iesaku doties uz šo maču? Vairāku iemeslu dēļ. Tātad, pirmkārt, Pārdaugavas Buki šobrīd atrodas 3. līgas A grupas augšgalā ar 6-0 bilanci uz doto mirkli. Okay. Iepriekšējā savstarpējā spēlē Buki uzvarēja pirmo ceturdaļu ar graujošu 32-9 pret Sparta Logistics. Jā, šo sezonu. Jau bija tajā pirmajā grupā. Jā, jau bija viņiem savstarpējā spēle, un tagad viņi A grupā tiekās atkal. Un tātad pirmo ceturdaļu uzvarēja 32-9, un tad pārējās 3 ceturdaļās Sparta uzvarēja katru individuālo ceturksni, bet tad beigās piekāpās ar rezultātu 63-77, un Dāvis Klegeris no Pārdaugavas Bukiem pirmajā savstarpējā spēlē grozā raidīja 10 treječus. Jā, tas ir metējis. 10 treječus. Un es ticu, ka Sparta būs kārtīgi veikuši spēles analīzi, sagatavojušies, kā arī Buki pretī liks labāko sniegumu, lai paliktu nepārspēti. Un šis būs ļoti, ļoti labs matchups, kā saka angliski, jeb duelis. Latviski runājot, šis būs labs duelis. Un mana prognoze ir, ka Buki uzvarēs ar +8. Okay. Jo es skatījos arī 3. līgā. Tur īstenībā diezgan daudz labas spēles. Jā, jo tur tas sadalījums ļoti A grupa. Jā, un tur baigi labās spēles ir. Tur vairākas komandas, ja 2 uzvarām, 2 zaudējumiem, tad tur tas. 3-3, jā, tur es domāju, ka vispār mēs varētu drīzumā arī apskatīties, kāda situācija pa standingiem. Kopsavilkums. Jo tuvojās jau drīz, jau tuvojās play-off tā, lai izrunātu šitos izspēļu kārtību. Formātus, lai visiem ir skaidrs, kas tad izslēgšanas spēlēs notiks un kā jūsu komanda, jūsu atbalstītā komanda, kā var kļūt par uzvarētājiem. To mēs visu pastāstīsim. Es domāju, nākamajā epizodē. Skatīsimies, jā. Gan jau vajadzētu. Šodien, kā jaunais gads, jauni darbi, visiem tā jau galva pilna ar visu kaut ko. Virpolītī, tā kā uz nākamo epizodu iziesim cauri izspēļu formātiem. Bet otra spēle, kuru es iesaku, ir darba dienu līga. Okay. Uriekstes Draunieki pret Brīvsoli. 13. janvāris pirmdiena, 9:15 vakarā Rīmi Olimpiskajā centrā. Un šī būs abām komandām pirmā savstarpējā spēle šajā sezonā. Un vēlos ieteikt pirmdienas vakarā basketbola faniem doties šo vērot, jo šobrīd Uriekstes Draunieki atrodas 3. pozīcijā darba dienu līgā ar bilanci 7-1. Savukārt Brīvsolis ir 5. ar bilanci 7-3.
Abās komandās ir ļoti labi un daudzpusīgi spēlētāji. Drauniekiem tie ir izteikti Rihards Bērziņš, vidēji 6 spēlēs 26 punkti un 13 atliekušās bumbas. Pick and pop maestro, jā, garais spēlētājs 2-10, ja nemaldos, viņam augums vai 2-08. Un, trīnīšus ļoti viņam patīk mest. Jā. Ļoti viņam patīk mest, un viņš to dara arī ļoti labi, kā redzam, Olibet līgā. Un viņam komandas biedrs ir Kristaps Vanaks, kuram vidēji gandrīz ir triple-double. 6 spēlēs, 25 punkti, 9 piespēles, 8 atliekušās bumbas. Saspēles vadītājs. Saliec kopā ar Rihardu Bērziņu, un tev ir ļoti, ļoti labs kombo. Viņi arī vienmēr spēlē ļoti brīvu basketbolu. Jā, skrien, skrien, met. Tur. Tā saucamo run and gun basketbolu, jeb skrien un met. Skrien un šauja. Jā, savukārt brīvsolim ir 6 spēlētāji, kuri regulāri gūs 10+ punktus, kas līdz ar to padara šo komandu bīstamu. 10? 10+ punktus regulāri gūs. 10 spēlētāji gūs 10? Nē, 6 spēlētāji. 6, jā, okay. Kur tu 10 spēlētājus uzjūp? Tāpēc man bija jāpārjautā. Viss kārtībā. 6 spēlētāji, kuri regulāri gūs 10+ punktus. Tur bija viens, kurš ir ieradies uz vienu spēli, ielicis 24 un vairāk nav spēlējis. Tā kā 5 ir tādi, kuri tiešām regulāri spēlē. Jā. Kas padara viņus bīstamus, kā arī interesanti, ka viņiem ir 9 spēlētāji, kuriem vidēji efektivitāte ir augstāka par 10. Tas ir ļoti labs rādītājs. Brīvsols ir tie, kas smárdē spēlē? Tie ir? Nezināšu. Jā, tie laikam ir tie. Tā mums rāda no aizkadra, ka tie ir tie. Viņam arī gariņais ir tāds interesants. Pagājušajā sezonā mēs pret viņu spēlējām. Es neatceros to spēles stilu, bet viņš arī tāds garš, kustīgs. Man liekas, ka pat arī metieni. Tā kā tur tāds dviņu torņi. Nu re. Tā kā šī spēle būs interesanta. Un trešais iemesls ir brīvsolim. Šī būs ļoti svarīga spēle, lai virzītos augšup tabulā vai arī lai saglabātu pozīciju tabulā. Jo neskatoties to, ka viņi ir 5. Viņus ļoti apdraud no apakšas komandas, jo tur viņiem seko komandas arī ar bilanci 7-3, 7-4, 7-2. Šādas te bilances, un viņiem ļoti svarīga būs šī spēle tieši pret Turieses Drauniekiem. 13. janvāris, 21.15 vakarā. Jā, jo tagad ir tas janvārs, pavasara laiks tuvojās, vēl jau ziema. Kur tā knapi sniegs sāk snikt, jau pa pavasari runājam. Bet tas ir tas brīdis, jā, kad viss tās pozīcijas svarīgas viņas nostājās, kurā vietā. Cīņa par top pozīcijām. Bet mana prognoze būs tāda, ka Dravnieki tomēr parādīs pārspēku ar +16. Tik ļoti, jā. Tāds ir. Tas pat kā pazudušajām pērlēm. +16. Tāda ir mana prognozīte. Olimpiskajā centrā, tu teici, jā? Jā, Rīmija Olimpiskais centrs, 13. janvārs, 9.15 vakarā, un Pārdaugavas Buku Sporta Loģistikas, 12. janvāris, 19.30 depo zāle. Un tev bija sieviešu līga 19. 18. janvāris. 18. janvārs, 10.30 Meža parkā pazudrošā spēles pret Kraukļa VF. Uzvarēs ar +16. Jā, kaut kā tā. Tagad skatītāji dodamies uz spēlēm, skatāmies, atbalstam. Mums vajadzētu, ko ieviest īstenībā? Mums vajadzētu ieviest kaut kādu darbību, kas jādara tam, kurš zaudēs. Un pieņemsim, tev prognoze bija perfekta. ASK saņēmās vinnēja, nē, Gāze saņēmās vinnēja. Mana prognoze, ne īsti. Es teicu, ka būs sīvā spēle. Anzāģi uzvarēs, jā, Anzāģi uzvarēja, bet tā spēle galīgi nebija sīva. Līdz beigām tā kā, skaitīsim, ka mana prognoze bija neizdevusies, jā, tāpēc šobrīd 1-0. Un skatīsimies, kā būs tālāk. Un mums vajadzētu izdomāt, ko dara zaudētājs. Ko? Varbūt tev kādas idejas. Man nav. Jums ir 100 punkti. Skatītāji, jums droši ir idejas. Jā, ja jūs vēlaties mums kādam uzlikt kādu sodu vai kaut kas jāizdara, kā saka, sezonas noslēgumā, beigsies fināli, uztaisīsim arī noslēdzošo epizodi, atskatīsimies uz visiem uzvarētājiem. Saki. Un ja viss ies pēc plāna, tad mums nākamajā epizodē pievienosies Krišs. Viesis. Entuzēt basketbolu līgas. Boss, teiksim tā. Sauksim viņu par bossu. Es domāju, ka mēs ar viņu varētu dabūt visu kaut kādus vēsturiskos faktus. Visu kaut ko šitā. Tā kā, ja jums ir kaut kāds tāds specifisks jautājums, par ko jūs, kādā vakarā ēdot sieru aizdomājāties,
uzdodiet. Nekautrējiet. Mēģināsim atrast atbildes un arī uzzināt paši kaut ko vēl. Es domāju, noteikti pacentīsimies šomēnes uztaisīt otru epizodi. Vajadzētu. Atskatīties, un respektīvi, kur beigsies mūsu spēles 12., 13., 18. janvārs, es domāju. Otrs variants ir taisīt 26. gadā nākamo epizodu. Tā, lai reiz gadā. Nē, tā mēs nedarīsim. Skatītāji, neuztraucieties. Nākošā epizode būs janvāra mēnesī. Uzaicināsim ciemos Krišu Rausku. Tagad droši uzdodiet arī jūs savus jautājumus. Tāpat arī rakstiet komentārā, ko kādam no mums būs jādara, kad mēs zaudēsim prognožu spēlē. Un es mudinu visas 35 komandas ar profiliem taisam pēcspēles intervijas ar saviem džekiem un dāmām, jo pazudušās spēles arī ir Instagram profils. Dāmām pat bija vairāki profili. Jā, vairāki profili bija dāmām. Un nezinu, ja ir kaut kāda nenormāla labā performance, tad... Sūtiet video, sūtiet bildes, un ja vēl kāds iemet atmuguriski no centra, noteikti sūtiet video. Mēs paskatīsimies, ja kāds dara laukumā kādus kuriozus, sūtiet, mēs paskatīsimies. Dāvis apsolīja uztaisīt jaunu tablo, tas mums šeit būs. Mēs varēsim skatīties bildes un video vēl patīkamākā gaisotnē. Es domāju, mēs esam tīri labi iesākuši šo zaļās koka čūskas gadu. Ja es pareizi atradu, zaļās koka čūskas gads, 2025. Puķa gads ir aizvadīts. Tā kā skatītāji, paldies, ka skatījāties. Šī bija Olibet entuziastu basketbola līgas podcastu Zem stīpas. Pirmās sezonas 2. epizode. Ar jums kopā Dāvis Garanšs un Reinis Rikveilis. Nākamajā epizodē mums ciemos būs arī Kriša Rauska. Uzdodiet savus jautājumus, droši rakstiet komentāros un sekojiet līdzi aktualitātēm Instagramā. Ejam uz spēlēm, filmējam un saudzējam sev. Tiekās. Un rakstam čatā, ka nākam uz spēlēm un par to arī atbildam. Citādāk Dāvis dos žagars jūs visiem. Paldies jums liels. Čau!